Juris Ozols. Esmu Rīgas hokeja skolas galvenais treneris. Un tēvs vieta, man liekas, kā visiem tas notiek. Vēl bija Daugavas stadions šīs halas vietā. Cik es atceros, man ļoti patika tas viss. Tā es arī, man liekas, jau te hokejā esmu 4 gadi profesionālais hokejs, plus tagad trenēšana, visi hokeja aizgājis. Kaut kā iegrozījies tā. Es esmu ticis izlasē tad, kad bija, kā es uzskatu, grūti tur tikt. Tas varbūt man bija tāds, ko es vienmēr atceros. Bija labs čempionāts, labi partneri un tāds notikums, ka es 27 gados tiku izlasē. Un tā olimpiskā atlase, kad mēs tikām uz olimpiādu, tā bija tā spēle, kur sporta pilī vēl atceros, ka mēs bijām zaudētājos 4-1. Un kaut kāds 5 minūtes bija palikuši un vienējām 5-4. Tas bija tā kā wow. Tas man ir iespiedies arī atmiņā, tādā, teiksim, pozitīvā ziņā. Komandas darbā jau tur ir galvenais treneris, asistentiem ir savi uzdevumi, un kad kopā tas viss pasākums tiek aprunāts, izdomāts. Galvenais treneris droši vien vairāk ir tā kā menedžers, kurš pasaka, tu pa mazākumu strādās, tu pa vairākumu, bet viņš visu to sako līdzi un koordinē. Vairāk arī atbildība, protams, kā galvenajam trenerim. Puiši jauni, un viņiem vēl viss ir priekšā, viņi grib sev pierādīt. Viņiem ir jātiek 18 izlase, 20 izlasē. Mēs viņus tieši tam arī gatavojam, lai pretiniekam nebūtu viegli, lai vienalga kāds pretinieks nāk pretī. Tāpat kā pagājušās sezonas, ne šo sezonu arī nevienam viegli nebūs. Tā tas ir darbs, es jau vairāk uz to skatos, tā kā jau viņu darbu. Kad viņi varētu turpināt kādā koledžā kaut kur spēlēt kāds no viņiem. Bet tas pasākums ir pakārtots tā, ka tagad mēs 18 izlasē gatavojamies, tāpēc nevienam pretiniekam viegli nebūs. Tas ir galvenais mūsu motīvs – sagatavot viņus turpmākajai hokeja dzīvei. Caur OHL čempionātu mums viegli neklāsies, tas ir skaidrs. Mēs spēlēsim pret pieaugušiem čaļiem. Teiksim, viņiem izaugsmē labākais variants varētu būt šis tieši. Ļoti foršs treneris, savs piegājiens hokejam, jautrs, draudzīgs arī. Treneris uzlēdus ir stingrs, bet tas ir tikai, lai mēs progresētu. Viņš jau man ir treneris 4 gadus, varētu teikt. Ļoti stingrs, norūda mūs uz nākotni. Protams, grib visu mūsu to labāko. Var jūs, ka viņš arī ir iekšā komandā. Manuprāt, ļoti labi attīsta mūs, sagatavo gan fiziski, gan mentāli. Labas domas par viņu, labs treneris. Es abrīnoju šos puišus, kas spēlē pa 50-60 spēlēm sezonā. Viņi trenējās gandrīz katru dienu. Vēl viņi braukā uz Somijas čempionātu, plus mācās vēl, un es abrīnoju viņus īstenībā tādā ziņā, kā viņi to visu apvieno. Viņi ir griboši, viņi ir atbildīgi, centīgi, viņi ir labi komandas biedri, kas man liekas, tas jau ir liela daļa no panākuma vispār dzīvē. Man pašam prieks ir strādāt ar to visu un būt daļai no tā.